Sveiciens jaunajā 2026. gadā. Jūsu podcasts Vokālistiem mikrofons ir atpakaļ. Šeit Rūta un Santa. Un mēs turpinām mūsu rubriku reakcijas uz dzīvām performancēm. Un šodien mūsu redzes lokā ir jauns otrā sezona tikai šim raidījumam Pārdziedi mani. Iedvesmojāmies no jūsu ieteikumiem un komentāriem par to, ka jūs vēlaties dzirdēt arī kādus komentārus par šiem priekšnesumiem. Un mēs labprāt tiem ķertos klāt, jo, manuprāt, kad šāds koncepts, kur pirmkārt nevienu neizbalso un otrkārt piedalās 8 dažādu žanru pārstāvēti sabiedrībā zināmi mūziķi, ir kas jauns Latvijā, manuprāt. Jā, un arī no komentēšanas perspektīvas ir ļoti interesanti, jo katrā no nedēļām sanāk vērtēt nedaudz citu stilistiku, kas mums kā vokālistu pārstāvjiem liekas ļoti interesanti. Tāpēc mūsu koncepts būs pavisam vienkāršs. Tās nedēļas, kurās nav specifisks mūzikas žanrs, mēs komentēsim ar Santu, bet tajās nedēļās, kā piemēram opera žanrs, vai rock mūzika, vai hip-hops, vai country, mēs pieaicināsim kādu šīs mūzikas žanra pārstāvi kopā ar mums spriest par attiecīgiem priekšnesumiem. Tāpēc mēs sāksim nevis no sākuma, kā otrā sezona sākusies, bet no beigām. Vissvaigākais un arī tāds īpašs raidījums ar tematiku Maestro Raimonda Paula mūzika un repertuārs. Jā, tas gan ir pirmspēdējais šī otrā sezonas raidījums, jo mēs zinām, ka pēdējais raidījums tiek veltīts popmūzikai, tai mēs arī pieķersimies klāt, bet Raimonds Pauls un viņa mūzika. Jākaļ dzelzs, kamēr karsta, nesen iznācis raidījums, un pirms mēs sākam komentēt, vai ir kaut kas, ko mēs sagaidām no Raimonda Paula tematikas? Manuprāt, ļoti plašs spektrs maestro ir, vai ne? Maestro repertuārā ir jebkurš žanrs un arī jebkura sarežģītības pakāpe, tīri vokāli. Un, manuprāt, visinteresantākais ir tas, ka šovā piedalās gan operdziedātāji, gan popmūzikas dziedātāji, gan arī reperi vai dziedošie aktieri. Un tas viss paspilgtina, tīri vokālā līnijā paspilgtina šī šova kvalitāti, iespaidus. Man liekas, jā, un arī tas, ko tu tikko minēji, dalībnieku tāda kolorītā nodarbošanās katram arī atspoguļo komponista mūsu pašu maestro Raimonda Paula radīto. Pirms ķeramies klāt, vēlamies iepazīstināt, kā mēs vērtēsim šos priekšnesumus, jo skaidrs, ka ir ļoti daudz veidu, kā to darīt. Tādēļ mēs vadīsimies pēc 3 punktiem. Pirmais punkts, kuru mēs gribam apskatīt un komentēt, tā ir noteikti dziesmas, jeb repertuāra atbilstība solista spējām. Kā jau mēs minējām, dziedošs aktieris noteikti salīdzinoši komplicētu dziesmu nevar izpildīt, kā to darītu tiešām dziedātājs mūziķis, kurš to ikdienā dara dienā. Tātad sarežģītības pakāpi. Jā, otrais punkts būs tehnika. Droši vien mūsu kontekstā tā būs vokālā tehnika, vai ir izmantoti žanram atbilstoši stilistiskie paņēmieni. Intonācija. Jā, tādi tehniskie parametri, kā mēs mēram vispār, vai ne, vokāla izpildījumu. Diapazonu izmantošana. Arī dzen. Un trešais būs interpretācija, jeb versija, kādā ir ietērta konkrētā dziesma no izpildītāja. Jā, vai tas ir palicis vairāk pietuvināts oriģinālam, vai tomēr ir ieviesti kādi jauninājumi? Jā, mēs sāksim ar pirmo, kas mums ir šajā jauktā secībā, ne tā kā bija raidījumā, bet iziesim tāpat visiem 8 cauri. Jā, un kā pirmo mēs redzam Jānis Apeinis, operdziedātājs, visiem mums mīļi zināms, dziesma Pelnrušķīte. Mēs zinām, ka šī ir tāda populārā žanra, kāds tagad ir tradicionālā popmūzika. Jā, tradicionālā popmūzika šoreiz viņa repertuārā izpildījumā. Sākums ir kā oriģinālā. Jāsaka, piestāv. Laba tonalitātes izvēle arī priekš Jāņa, jo šajā runātīgajā tesitūrā arī viņa ikdienā dziedamais operas tembris nenāk tik ļoti varbūt priekšā. Protams, ka
priekšnesumi šovā ir balstīti uz to, lai ir gan skatītājiem interesanti, ne tikai mums kā vokālistiem, kuras, protams, klausās, kas tur tiek dziedāts, kas tur notiekās, bet, protams, ka arī par vizuālo vienmēr tiek padomāts. Un jāuzteic, ka tieši šis ir tas retais raidījums, kurā tiešām ir ļoti skaisti gan tērpu, gan horeogrāfijas risinājumi priekšnesumiem. Viss ir pārdomāts. Jā. Jā, ļoti rečitējošs paņēmiens, kas dziesmai piestāv. Jā, bet arī mēs zinām, ka tā melodija, piemēram, pantā nav tik sarežģīta. Viņa arī diezgan atkārtojās. Jautājums, vai viņš ir domājis to, ka frāžu sākums ir iebrauc iekšā frāzē vai norezonē, tā kā nointonē mazliet to sākumu, vai tas tā ir domāts kā tāds efekts? Arī izteikts dziedājums laid back, jūtams, ka viņš visu laiku iet pēc vieninieka. Bet tas piestāv, absolūti piestāv šajā. Tāds klasisks, tāds klasiski latvisks mazliet rock'n'rolls. Tāds call and response momentiņš ar atbildēm. Tādā blūzīgajā bet jāsaka, ka viņš turās tādā diezgan estrādiskā robā, ka tur neierāda. Tūlīt pasīsimies beigas. Jā, ka viņš nemaz neaiziet savā akadēmiskajā, kas viņam ir vissiltākais un tuvākais. Jā, varbūt beigās gaidīja vēl blūzīgo kādu gājienu, bet ļoti gaumīgi tiešām prieks. Un es pat teiktu, ka nezinātājs nepateiktu, ka viņš oriģināli varbūt pat ir opera dziedātājs ikdienā, kas ir ļoti laba ziņa viņam par izpildīto uzdevumu. Jā, ar šo dziesmu, es domāju, viņš ir sācis savu gājienu doties apkārt Latvijai. Jā. Dosimies pie nākamā dalībnieka Alise Haima Laternu stundā. Jā, ļoti dziesmas izvēle interesanti, jo, manuprāt, kad Raimonda Paula šajā te pūrā Alisē varētu būt vēl vairāk izaicinošākas dziesmas tīri vokāli, ko paņemt. Tāds interesants izrunas veids, cenšos pāris fonētiskās lietiņas. Tas jau nav noslēpums, ka Alise nav 100% latvieta. Līdz ar ko tas ir ļoti liels izaicinājums tieši dziesmā, kur ir daudz e-burti, šaurie un platie un garumzīmes, kuras ir jāievēro. Es teiktu, ka viņai diezgan labi tas izdodas. Bet viņa arī pierādījusi no citiem raidījumiem, ka viņai ir ļoti, ļoti tāda izstrādāta tehnika, manuprāt. Viņa salīdzinoši arī noturās un arī elpa viņai ir trenēta, ņemot vērā tās, piemēram, horeogrāfiskos risinājumus, ko viņa dara, visu kaut kas dejo, visu kaut ko. Viņai ļoti daudz nenodarb, viņa ļoti daudz neaizaušās. Jā, viņa ir kolorīta pēc savas būtības. Jā. Viņa nevar saprast, vai šī dziesma neieliek viņu tādā nevis rāmī, bet kā sajūta, ka līdz galam kaut kas neieguļās. Jā, es teiktu, es viņai šo dziesmu nedotu Raimonda Paula nedēļā. Viņa ir skaista dziesma. Viņa Kerijas dziesma varētu pieņemsi nodziedāt. Jā, bet viņa arī citas nedēļas viņai jau ir bijušas tās visas sirds smeldzošās un raudamās. Un atkal šis ir mazliet cits tāds viņas amploā. Nav jau slikti. Jo viņa ir, šajā šovā viņa ir viena no vadošajām vokālistām, manuprāt, kura var nodziedāt daudz. Tātad, ja mēs ejam pa punktiem, dziesmas atbilstības spējām. Varētu vēl parakāties un tur atrast, kas tik tur nebija, ko Nora Bumbieri savulaik, vai Aiga Kukula, vai Margarita Vilcāna, kādas tik nav dziedājusi. Arī tāpat Mirta Zīve, Raimonda Paula dziesmas grūtas ir izpildījusi komplicētas. Vokālā tehnika punktā. To, ko dziesma prasa, manuprāt, viņa izdara. Jā. Varbūt šī te fonētika, ko mēs minējām, droši vien, ka varētu pie tā pieslīpēties, manuprāt, ja konkrēti dziesma tiek Laterna, piemēram. Ir cilvēki, kuri to ievēro, pamana droši vien ir tiem, kuriem ir viena alga. Jo mēs zinām, ka Latvijas tādā mūzikas skatuvē bieži vien uzstājās cilvēki, kuri nav, piemēram, latvieši pēc tautības, vai arī latvieši pēc tautības, bet ir, piemēram... Pirmā valoda nav latvieši, jā.
kuriem latviešu valoda nav pirmā valoda. Un, ja viņi pie tā piestrādā, tad tas ir ļoti apsveicami. Un arī pat, ja pirmā valoda ir ļoti bieži arī tieši aktieri ir stāstījuši un citi dziedātāji, cik grūti, pieņemsim, akcentu vispār arī no reģiona, no kura tu nāc. Bet tas ir iespējams. Tas ir iespējams. Baiba Renerta brīnišķīgs piemērs. Madona, Jēkabpils, Balvi, tiem, kuriem ir šauro plato burtu izmantošanas problēmas, tiem, kuriem ir kaut kādas tās laustie dialekti, tas viss ir iespējams. Trešā punkta interpretācija, versija. Manuprāt, brīnišķīgi tika galā. Viņi izskatās gaumīgi, atbilstoši dziesmai, šarmē. Viņai vispār, man liekas, tāda dabiskā harizma Alisei ļoti priekšnesums kopumā pārņem pat vairāk nekā varbūt tā atbilstība, par ko mēs minējām, par to sarežģītības pakāpi. Tas ir tikai viens punkts tieši. Bet tā kā tas ir TV šovs un atkal ņemot šos te faktorus vērā, ir ļoti, ļoti baudāms priekšnesums. Jā, dosimies tālāk. Artūrs Uškāns, arī tāds interesants dalībnieks. Latgalei. Tas jau ir mega grande hits. Smagā. Jā. Kā nu iesāks? Šeit ir jābūt vokālai diezgan varēšanai. Motīvs bišķiņ tāds. Jā, šeit tie pustoņi arī intonācijas liels izaicinājums tieši panta daļā. Man simpatizē, ka viņš spēlējas ar dinamiskiem risinājumiem, paņem šur tur maigāk, šur tur atkal mazliet vairāk no sevis izņem. Es teiktu, ka viņš labi jūt frāzi. Viņš arī dzird tādā rečitējošā manierē, bet ļoti atbilstoši vismaz pantam. Mēs zinām, ka ikdienā Artūrs Uškāns nodarbojas diezgan daudz ar etnomūziku. Var arī just viņa, patskaņu lietojumu, ka viņš ir tāds stabils. Jā, vai tas nav tik plats A, bet O, vai tas ir O, viss tāds diezgan dragātāks. Un dziesma, manuprāt, ir sarežģīta. Jā, šī ir ļoti sarežģīta dziesma. Jā. Un, ja mēs runājam, piemēram, par to pašu uzreiz pie trešā punkta par interpretāciju, tad šeit ir noteikti var teikt, ka tā ir šī dziedātāja interpretācija. Jā, viņš ir gājis to ceļu. Viņš neko nekopē. Jā, viņš to pilnīgi pēc jau dziesmas nosaukuma var just, ka viņš tik patriotiski to sevī caurstrāvo. Jā. Un es vienmēr ļoti novērtēju, kad tiek iets šīs interpretācijas ceļš, nevis kopēšanas. Tas ir subjektīvi vienkārši man. Super! Arī koris fonā, man liekas, ļoti labi izvēle. Tādu slāņojumu dod dziesmai. Jā, bet arī viņš pielieto tādu rečitatīvu, līdzīgi kā Jānim Apenim, rečitatīvu to paņēmienu. Man patīk, kā viņš iznes pantu. Jā. Man patīk panta. Es gribēju teikt, ka kaut kas man ļoti patīk tajā tieši frāzējumā, kā viņš viņu... Ļoti, ļoti skaisti īstenībā izaudzēja un ļoti skaisti viņš atkal nomierinās. Jā. Tā kā kopējais iespējas tāds gan emocionāls, piesātināts. Jā, no akapela beigas. Jāuzmanās, jā, no tiem akapela vienmēr tas ir tāds. Emocionālā sakāpinājumā beigas ir tīpaši, jā. Bet jāsaka, ieraugot sarežģīto dziesmu, likās, kā nu būs, bet pa savam, man liekas, ka efekts brīnišķīgi ticis galā ar šo. Interpretācija noteikti 10. Vokālā tehnika, jā, es domāju, ka varbūt tas ir vairāk no tā, ka tas nav tāds žanrs, ko mūziķis izpilda ikdienā, līdz ar ko tas ir pavisam liels leciens nezināmos apvāršņos. Savās iespēju robežās, man liekas, ka arī vokālajā tehnikā viņš tika galā ar uzdevumu,
varbūt, ja mēs tagad klausītos vēlreiz, varbūt šur tur bija nianses, bet jebkurā gadījumā Bet tas nebija tāds robusts, tas nebija tāds atkal, kā sāk tā beidz. Jā, tīpaši tā vidusdaļa, bija kur ļoti, viņš ienāca tādu braula paņēmienu, man liekas arī reiz tāds foršs kaut kas citādāks. Šajā gadījumā tie defekti, ko mēs varbūt vokāli dzirdam, viennozīmīgi bija efekti. Efekts, lai dziesma nolasītos. Mēs dosimies tālāk uz dziesmu Robots, ko izpildīja Antra Stafecka. Man ļoti patīk šī dziesma. Tur gan nav ko daudz dziedāt. Nu, pastīsimies. Ok, ir atstāts oriģinālais apakšā ar Uldu Markeleviča balsi. Tas ir Ulds Markelevičs? Jā. Viņš stāvēja pie tās inicizatora Polkonēs. Wow! Ai, kā man Antra šajā šovā šķiet, viņa parāda visu savu kolorītu. Man patīk tas, ka viņa ievēro to, kas agrāk bija ļoti kā pamanāms vokālistos, vispār dziedātājos, ka viņiem bija nenormāli precīza, perfekta dikcija. Pasak Dievs, ka kāds kādu burtu nedzirdēs, tevi varēs pārspīlēta, vai ne? Tevi atlaidīs no darba. Šeit ir tas R-burts tik garšīgs, sulīgs, bet arī tas, ka ļoti tiek pārspīlēts katrs burts. Un tas ir tāds latviešu estrādes, manuprāt, viens no tādiem simboliem. Bet mūsdienās tā nav novērams. Mūsdienās pat tāda slinkā dziedāšana pat ienākusi. Absolūti pretēji. Absolūti pretēji, jā. Antrai ļoti piestāv šī dziesma no tādas retro vokāla perspektīvas. Viņai ļoti tembrs piestāv tādām vintāžas dziesmām latviešu. Man tikai rodas jautājums saistībā ar šo šovu, vai viņiem ir uzdevums tā kā mēģināt atdarināt oriģinālo izpildītāju, jo nedaudz, teiksim, ka mēs redzam viņas kustībās, tie, kuri zina šo klipu, Raju Kukuli, ka daudzas kustības ir diezgan tādas pašas, teiksim, galvas kustības. Vai... Tā kā bija šovs izklausies redzēts, tiešām bija jāpatē. Jā, un tāpēc ir jautājums, vai tu meklē to savu versiju, savu interpretāciju par šo dziesmu, vai tu tomēr iejūties tajā oriģināla tēlā. Abi divi jau būtībā ir izaicinājumi. Artūrs iepriekš gāja savu ceļu. Antra skaidrs, ka ir tādu imitācijas uzdevumu, tādu aktierisku, vokālu aktierisku uzdevumu. Jā. Es teiktu, ka es tur saredzu to Aijas Kukulas tādu prototipu, kurš ir mēģināts atdarināt, kas, kā jau tu teici, tas nav slikti, bet droši vien atkal rodas jautājums, kāds ir bijis viņas iekšējais uzdevums. Ejam varbūt pie kategorijām mūsu 3 punktiem, tātad dziesmas atbilstība vokālajām spējām. Manuprāt, Antra varēja iet arī citu ceļu, tādu varbūt pat izaicinošāku, bet šis arī ir izaicinājums. Jo, piemēram, no dziedāšanas viedokļa šeit nekas diži daudz nav jādzied, tikai tajā B daļā smuki, ja viņa to trīskani nodzied, un to viņa arī izdarīja. Bet vispārējais ir tīri aktieriskais, kā tu nofrāzēsi vienkārši sakāmo, nevis nodziedāsi. Un, līdz ar ko, ja mēs zinām, ka viņas vokālās spējas ir gana daudz plašākas, tad šis vairāk bija tāds, varbūt viņai pašai tāds nosacīti vokālā ziņā atpūtas gājiens. Lai gan es nesaku, ka tur ir atpūta, tur ir smags darbs. Tur diezgan, tad pēc tam tur nogurst un elso, bet tīri tādā varbūt atkal vokālā reģistra ziņā nav lieli izaicinājumi. Jā, te jau mēs arī esam pie 2. punkta vokālā tehnika. Teorētiski Antra izdarīja visu, ko dziesma prasīja. Jā, enerģijas ziņā daudz prasīja, vokālā ziņā man liekas, bija ievērotas, bet tehniski te nav daudz ko komentēt. Un interpretācija, tad mēs noskaidrojām, ka vairāk ir tāds novērojums veikts gan aktieriski, gan vokāli. Okay. Aijai Kukulai tur bija tāds kombinzons, ja es nemaldos. Un tā kā tērpu ziņā viņā nav viens un tas pats, bet tīri ķermeņa valoda bija diezgan atskatīta no tā videoklipa, manuprāt. Super. Jā. Ļoti labs darbs, kas padarīts. Mēs dodamies tālāk. Ralfs Eilants, Ērģeles naktī. Tas ir grāvējs. Šis ir grāvējs. Man liekas, ka cilvēki daudzi pat nezina šo dziesmu. Bet man liekas, ka ļoti tāda. Tāpēc, ka bieži tik sarežģītas dziesmas, neviens negrib klausīties ikdienā. Nevar saprast, bišķiņ varbūt sākums pa zemu. Likās priekš Ralfa balss.
Nu, tas ir tāpēc, ka pēc tam ir augsts. Pēc tam ir toties ļoti... Piegājiens arī Ralfam tipisks. Jā, tā ir viņa interpretācija Tādu, jūtama. Jā, gaisīgs vokāls, frāzējums. Yes. Ļoti labi. Tas ļoti mūsdienīgs piegājiens. Man patīk tas laikam. Yes. Vokāli šeit ir ļoti liela izaicinājuma. Rauls to var. Rauls ir pierādījis, cik viņš ir elastīgs, eklektisks dziedātājs. Jā. Ja viņš ir nodziedājis Bohēmijas rapsodiju, tad jau arī šis ir vienā katlā bāžams. Latviešu Bohēmijas rapsodija. Jāsaka, līdz šim vokāli sarežģītākais priekšnesums. Noteikti. Šī dziesma prasa daudz diapazonā, arī tādos stilistiskos paņēmienos. Arī dzirdējām iesāka zemā reģistrā, pēc tam ir ļoti spilgta augšas epizode un pat falsets. Viņš var nodziedāt pat pirms tam izdejojoties, izskrienoties. Taisnība. Mākslinieciski arī ļoti grūti šo dziesmu iznest. Un vispār es sen nebiju dzirdējis, ka šo dziesmu kāds vispār dziedātu. Uzdrīkstētos dziedāt. Jā, tā kā liels pluss par repertuāru izvēli Ralfam. Dziesmas atbilstību solistu spējām viennozīmīgi jā. Retais, kurš, manuprāt, varētu mums Latvijā no vīriešu vokāliem šo dziedāt, Ralfs drīkst viņu dziedāt. Ļoti labi tiek galā. Es domāju, ka Jurģis X-Faktor arī varētu šo mēģināt izbeltot, izkliegt. Ļoti labi. Vokālā tehnika, es domāju, viss ir vietās. Jā, Ralfs nav no tiem, kurš no kaut kā baidītos, manuprāt, vokāli sevi izaicināt žanros, stilos, tehnikās. Viņš meklē un atrod, manuprāt. Un tas arī mūsu trešajā punktā bija interpretācijas. Es domāju, ka šajā priekšnesumā neprasa komentārus. Lai gan pavadījums ir kā oriģinālā, bet viss... No vokālās perspektīvas. Jā. Ralfs gāja savu ceļu un, manuprāt, tas atmaksājās. Jā, šī tāda, krampi. Pat nevairs, kad tu skaties ar tādu izklaidi, bet tev tā jāiespringst. Spriedzi. Jā, bija tāda spriedzīta, labi noturēta. Super. Mēs dosimies tālāk un mēs iesim pirtī kopā ar Rolandu Če. Jā, Somu pirtī. Caur ekrāniem. Okay. Reperiem vienmēr vispār izaicinājums dziedāt. Es vispār cepuru nost es šokā. Ka arī, ja mēs paskatīsimies pirmo raidījumu un pēdējo, kā mēs jutīsim, ka viņš ir sācis dziedāt. Piestāv pirmkārt. Es nezinātu citu dziesmu, kuru viņam varētu iedot no Raimonda Laupa. Repertuāra izvēle lieliska. Tā ir laba. Bet, ja mēs paklausāmies tieši tādu tembrālo noturību, forši, taisni, pozicionāli, viņš ir skaņu veido. Ieta tādu višķiņu zemu balseni, izvirzītu. Viņš jau to uztais kā tādu pirts parodiju. Jā, protams. Ka tas piegājiens šajā gadījumā mazliet atvieglo to viņa vērtēšanu. Jā, un tas ir svarīgi, man liekas, tādās dziesmās arī iet tādu gaumīgu humoru ceļu. Bet tomēr dziesmā klausāmies ir lēcieni, pietiekami melodijā, ar kuriem tik galā. Man liekas, ka ja mēs ejam pirmajā punktā dziesmas atbilstība, šī dziesma ir perfektā robā priekš Rolanda. Jā. Varbūt nav tādi milzi izaicinājumi, bet priekš viņa tas ir liels izaicinājums. Jā. Gājieni jau ir diezgan ātri, kas ir jānociena. Un arī kā vai ir vokāla pedagogi bija vienojušies vai pats, viņš tomēr saglabā šo te vienu, kā mēs saucam, robiņu, kurā viņš dziedās, stilistiski arī rezonances ziņā. Jā. Jo tādā dziesmai piestāvošā. Jā. Nekrīt ārā nekāds cits. Man ļoti esmu tādu patīkami pārsteigta par to piedziedājumu, ka viņš tik ļoti tā kā diezgan intonatīvi tīri to piedziedājumu tāpēc teicu par tiem gājieniem.
Un uztaisīja vēl nokuriķēja to tembru. Ļoti labi. Vokālā tehnika, mums te ir ko piebilst. Varbūt vienīgi tas, ka bieži vien, ja mēs dziedam višķiņu tādu zemu balseni, tas pakļauj riskam, kad intonatīvi arī dziedājums. Ka viņš sāk šļukt uz leju, ja? Šur tur mēs dzirdējām arī šoreiz, bet tas, jā. Es nezinu, man liekas, ka šeit mēs nevaram vērtēt tādu vokālo tehniku, jo mēs pieveram acis uz to, ka viņš ikdienā nodarbojas ar repu, ar ko nenodarbojas varbūt dziedātāji. Un līdz ar ko tas, ko viņš dara šajā šovā, kā viņš sevi transformē, kā viņš iemācās kaut vai tās 3 vai 4 notis nodziedāt, bet trāpīt, un ka viņš pats sāk saprast, ko viņš tā kā trāpa un netrāpa, tas jau ir tas, uz ko mēs varam skatīties. Man liekas, ka viņš tāds viņš atstāja tādu ļoti centīgu tur savādāk nemaz nevar. Cilvēka iespaidu, un tā, ka viņš dzied, tomēr var redzēt, ka viņš ar prātu kontrolē procesus, ko viņš ir vokālo pedagogu iespējams arī runājis. Sākot jau ar to, ka viņš ir piekritis šādai avantūrai. Man liekas, ka tas jau ir tāds. Interpretācija brīnišķīga, atbilstoša. Neko atņemt. Viss. Gribēšu, interesanti būs arī citus viņa priekšnesumus pakomentēt. Šis bija gana dziedošs. Ko turpināsim ar Emīliju un superhits ar mani atkal runā Kājas. Interesanti izvēle. Jā, pagaidām oriģināli sākums. Tad redzam, scenogrāfiski arī nekas nenotiek. Vismaz sākumā. Jā. Tāds Emīlijas stils. Ar pārālpsa mīkstu ataku, parasti Armānie cietu ataku. Oriģināli gribētos šo frāzi sākt. Var just interpretāciju, viņi liek vairāk savu. Vismaz pēc sevis, jā. Manai ausī laikam priekš šīs dziesmas varbūt pa daudz piebraucienu. Viņa steiga, ja. To var norakstīt iespējams uz kaut kādām skaņu lietām. Nekas? Jā. Tāpēc es domāju, ka viņa ir nedaudz tāda tramīga pēc sejas. Iespējams, ka nav daudz mēģināta dziesma, kaut kas. Jā, arī intonatīvs paklupiens. Šīs, starp citu, uztakts ir ļoti vispār sarežģīts šajā dziesmā, jo pazūd pavadījums un jātrāp tieši. Un viņa atgriežas atpakaļ. Es tā visu laiku domāju, ja viņa dzied kā Emīlija, tādā viņas stilistikā, man tā apakša neiet ar viņu kopā. Kaut ko vajadzēja pamainīt līdz ar to arī, man kaut kā modernāku padarīt. Jā, vai ja paliek tas retro, tad varbūt. Es teiktu, ka Emīlija redzētu arī veiksmīgākos priekšnesumos šajā šovā. Tīri kāds dziesmas saskan ar dziedātāju un otrādāk. Kategorijām iziet cauri atbilstības spējām. Arī cik dīvaini nebūtu, laikam šī dziesma likās viņai vai par sarežģītu, vai tas ceļš, ko viņa gāja, kaut kas, tas, ko tu Rūta minēja, viņa dzied kā viņa to dziedāja, bet pavadījums ir atstāts vecais labais. Jā, un tad uzreiz viņš kā kopā nelīmējās. Jā, un tad tā kā sajūt, ka viens vai otrs krīt ārā. Ka kāds kaut ko jauc viens vai otrs, jā. Jā, vokālā tehnika. Es būtu mēģinājis, ja teiksim, atkal jautājums par laika to menedžmentu. Ja man būtu laiks, tad es noteikti būtu šai dziesmai taisījusi kaut kādu vai aranžiju vai kaut kādu, arī jautājums, kāpēc viņa ir atstāta viena. Ko tas tā kā... Nav nekāds, varbūt tas storytelling momentiņš. Tāda palika jautājumi vairāki. Tad vēl tur tas melodiskais patterns, kas bija... Tajā B daļā sauksim, vai tā ir C daļa jau? Jā. Nē, man šķiet tā ir B daļa. Jā, meitenes vienmēr, Vīlina nemiers. Tur no tās pašas notiņas jāsāk, kas tur pa jautājumiem bija jau. Šeit ir atkal, mēs neviens jau nezina tās aizkulises vai background, cik ilgs laiks bija sagatavoties, cik daudz sagatavojās, cik daudz iemācījās. Tur iespējams bija kaut kāda steiga un kaut kas netika apgūts līdz galam. Pie trešā punkta interpretācija. Vokāli bija interpretēts, pavadījuma ziņā lielu pārsteigumu nebija, un tāpēc es kopā, vai ir tāds viens liels kā oriģināls, vai viens liels tāds interpretējums, bet kaut kā, ka tie divi tādi pretpoli nesavēlkās kopā. Jā.
Nu, katrā ziņā es pieļauju, ja būtu varbūt ilgāks laiks pavadīts pie konkrētās dziesmas izpildījuma vai pārdomām, kādi paņēmieni būtu iespējams savādāk, bet jā, šāds bija Emīlijas piegājiens. Mani atkal runā kājies. Mums vēl viens. Raimonda Vazdika. Jā, nu tā kā mēs sauksim to par svingu. Latviešu svings. Tātad viņš ir nedaudz atvelkošs, nevis skrienošs uz priekšu. Bet nu šeit atkal mēs nezinām, kas skan ausīs vai skan zālē. Varbūt viņi vienkārši nedzird šo te pavadījumā pulsāciju. Jā, tas tieši stilistiski var bieži vien krist ausīs, teiksim, tādās izteikti svingojošās dziesmās, rock'n'rolla dziesmās. Ja tu skrien vēl tam pa priekšu, tas parasti, disonance tāda ritmiska izveidojas. Un arī tāds varbūt skaldošais frāzējums šur tur tā kā iedarās. Jā, šur tur viņš varēja tāda blūzīgāku ceļu varbūt iet kaut kādā mazā izpratnē. Nu, tāpēc mēs varam ķerties klāt, ja mēs skatāmies dziesmas atbilstību, tad es varu teikt, ka dziesma atbilst, jo viņa nav tik ļoti varbūt vokāli izaicinoša, bet mēs zinām, ka Raimonda Vazdika ir dziedoša aktrise, un tas, ka viņas trumpis ir vairāk tas aktieriskais, jebkurā priekšnesumā nekā vokālais, bet līdz ar ko šī dziesma ir vairāk balstīta uz to izklaides došanos klausītājiem, manuprāt. Tomēr skatāmies, viņai tūlītās būs jādzied, un tomēr tāda horeogrāfiska arī elementu kopa. Nē, nu, mēs zinām, ka Aidundura ir kad bērziem pirmās, tādā trīs nots, jā? Jā. Arī tās vajag nodziedāt. Nu, arī tās vajag nodziedāt, jā. Mēs jau kā vokālisti gribam, parādiet vēl. Es atceros Dundura izpildījumu. Šausmīgi sen bija dziedošās ģimenes raidījums, kur ģimene piedalījās. Viņiem bija ļoti interesants piegājiens šeit dziesmā. Atceros toreiz tāds izaicinošs. Katru dziesmu jau arī visvienkāršāko var padarīt tādu ar kaut kādiem pārsteigumu elementiem, un tas jau ir tas, kas strādā. Jā, ja par dziesmas atbilstību mēs noskaidrojām, tad vokālā tehnika, tāda ļoti speech voice, tādā paņēmienā cauru dziesmu arī Raimonda tiek galā, kas, ja tāds uzdevums ir dots, tas tā kā ir izdarīts. Intonatīvi varbūt šur tur kaut kas, bet pasies beigās pat caur graulu. Jā. Fināla nots bija gan izaicinoši. Arī teikt, ka viņa arī intonatīvi diezgan turējās dziesmas ietvaros. Jā, es saku, šur tur varbūt, bet visā citādi, arī ņemam vērā tomēr Raimondas balss tipu, tomēr, man liekas, ka mazā oktāva viņai dabiski ir ērtāka, un šeit, pieņemsim, ko viņa dziedāja, arī tas šanās sol, viņš uzreiz, man liekas, arī tāds izaicinājums viņai, kā viņu stabili paņems, lai viņš nepārlūstu ne galvā nekur, tā kā, man liekas, sava zināma arī izaicinājuma pakāpe bija, ko viņa, man liekas, pārvarēja. Tikai žēl, ka tikai beigās tā kā atļāva tās slūžas mazliet vokāli panest uz āru. Ka varbūt tajos pantiņos arī tur kaut kāds... Kaut vai maziņš, maziņš kaut kāds otrajā pantiņā, kā vienmēr klasiski kaut kur kaut kas, viena notiņa, kaut kur. Jā, tas tā kā, ko mēs no vokālista vai garāk pavilkt, vai ātrāk kaut kur, teiksim, paspēlēties pat varbūt ar ritmu tur ir ļauts, ne tik daudz varbūt vokāli tev stilā, kā mēs zinām. Varbūt pauze divreiz ilgāka, divreiz garāka un ļoti, ļoti tiešām daudz elementu, ar ko spēlēties. Jā, dziesma, kas ļauj spēlēties. Jā, ja mēs pie pēdējā punkta interpretācija, mazas interpretācijas, manuprāt, bija šajā reizē, bet... Salīdzinoši, dzirdēts veids vai dzirdēta versija. Jā, bet man liekas, ka kopējais priekšsums bija ļoti atbilstošs. Kolorīts. Gan ar dejām, gan ar visu viņas izpausmi, un tomēr tas arī ir jāņem vērā, jo nav tāds tikai vokālais šovs. Tomēr ir jāvērtē arī šī šovu elementa, aktiermeistarības, horeogrāfijas
Jo tas jau vienmēr viens otru papildina. Ja tur nebūtu šie šova elementi, mēs droši vien būtu teikuši, ka viss ir slikts no sērijas. Bet mēs zinām, ka tas ir ļoti, ļoti svarīgi arī, kā tu vizuāli papildinās kaut ko, ka tu redzi, varbūt, ka tīri vokāli tur nav tik daudz ko darīt, tad ko mēs tur varam izdarīt vēl no citiem aspektiem. Jā. Katrā ziņā, man liekas, ka visi 8 dzirdētie solisti brīnišķīgi tika galā ar Raimonda Paula mūziku, varētu teikt. Lai gan tikai 8 dziesmas, bet jau mēs varējām tiešām iepazīties, ka ļoti dažāds gan žanriskais spektrs maestro rokrakstā ir manāms un šeit dzirdams. Jau tikai tā mazā ādatiņa siena kaudzē parādījās. Jā, šo mēs esam noklausījušies. Daudz, kas vēl mums ir klausāms priekšā. Mēs aicinām arī jūs izteikt, kurš tad ir jūsu favorīts pārdzied manis šovā un kurš kurā nedēļā jūsuprāt ir bijis vislabākais. Skatīsimies to kopā, vērtēsim to kopā. Jā, un līdz nākamajai reizei, kad mēs skatīsimies, klausīsimies. Jau kārtējo pārdzied mani sēriju. Tiekamies.